Tā, nu vari pastāstīt, tu esi uzbūvējis māju, kā tev veicās un kā tu... Pateicoties, Egīli, tev tam pirmajam impulsam, kad tu gribi pastāstīt, kā arī var paši puiši uzbūvēt māju bez lielām būvkompānijām. Uzrunāja mani darba apģērbā, stāvēja šeit, ņēmām tieši nos pamatas. Un tas bija tas plāns, kad, kā teikt, viens no maniem 5 mūža plāniem, kad man vajag savu mājokli. Spīd saule, ir silts, es būvēju māju. Jā, to var izdarīt pats. Nu, protams, ir jāpiedomā pie procesiem, bet ir kam piezvanīt. Ja? Ir arī Betonam LV zēniem piezvan, viņa nesaka to padomu. Ja? Šis te video, kas tapa, gana populārs, un ļoti daudz draugu man jautāja, vai tad tu vēl dārzus būvē. Ja? Tad šis ir tas stāsts, kur es gribu pateikt, kad šeit māja tika iebūvēta dārzā, nevis dārs tiek piebūvēts pie mājas. Ja? Kāda ir tava profesija? Es vispār esmu dārznieks agronoms ar izglītību vadības zinībās, maģistra grādu, un vēl arī esmu psihoterapeits, bet nepraktizējošais, jo man pirms bāzes izglītība. Tā kā sapratni man ir par tām lietām. Nu, laikam es arī tad pēc profesijas Veļņu licejas noņēmējs, būvētājs un tā tālāk. Kā tu jūties, ka tev tas praktiskais izaicinājums tagad ir, kad tu sastopies ar Es jau biju eiforijā, Egīli. Es biju eiforijā, un es pat brīnījos, kur var būt tik daudz spēka pieplūdumu, ja tu dari lietu, kas tev patīk, ja? Ka tu dari no sirds un pats sev. Tad miegs bija mans mazs ienaidnieks, jo es nevarēju tajā brīdī, kā lai saka, darīt to, kas man patīk. Cik tu daudz pats darīji? Nu, protams, meloši, ja es darīju visu pats, man bija palīgi, bet viss sagāde, mēslu risinājumi, līmeņi, sagādes jautājumi, kontrole, darba organizācija, to es darīju visu pats, jā. Un cik varēju arī, protams, ārtelpu. Es faktiski pats savām rokām būvēju, man bija arī, protams, palīgā arī bruģētāji puiši, bet lielās lietas es darīju visu organizāciju. Ko tu par to plānojumu var teikt, teiksim, par tādām lielām lietām, kas ir tas saimnieka vai? Jā, man viens labs arhitekts teica zelta vārdus. Viņa vārdi bija tādi, ja uz papīra ir smuki, tad arī dabā būs smuki. Un tas ir pirmais, ko vajag sākt. Ja uz papīra kaut kas nepatīk, tad tas ir pirmais signāls, kad rezultāts varētu būt netik labs. Ja? Un tad tas plānošanas process ir pirmais, un tam nevajag žēlot laiku, resursu, veltot laiku gruntsgabalu izpētē. Ja? Un šeit arī bija tas, ka, kā jau Jūrmalā, tie gruntsgabali nav izcili, ja, neizceļās ar lieliem kvadrātiem. Un ir baigi svarīgi, ka tu to māju tiešām ieliec tur, kur viņi vislabāk jūtās, un lai tā māja kalpo tev, nevis otrādāk. Ja? Protams, tas ir tādu vairāk cilvēku kopdarbs, jo viens jau es nevaru visu izdarīt, ja? Un tas pat nav iespējams. Tāpēc bet vienam jāvada šis projekts. Ja? Un šeit bija labi tas, ka arī faktiski būvdarbu vadītājs, daļēji ainava arhitekts, daļēji dizainers un pats lietotājs bija vienā personā. Tas bija manā personā. Ja? Un līdz ar to var iegūt arī tādu izcilu rezultātu, lai ģimene, kā lai saka, justos vienkārši lieliski šajā vidē. Ja? Tā tad ir divas pieejas. Atrodam mēs šos te, un arī labi būvnieki un arhitekti, par to nav runa. Ja? Bet vai mēs viņam pilnībā uzticamies viņu kompetencēm un ļaujam viņam darīt savu darbu, iespējams nedaudz pārmaksājot, jo viņi pavelti, kā mēs zinām, neviens nestrādā. Tā ir viena pieeja, es izvēlējos tomēr otru, jo man grūti ir iedomāties, kad kāds man būvēs māju, man, ja? Jo viņš nezina, protams, var izprojektēt kaut kādas ieejas mēsglas un kritumus, tos jau var, bet man ir milzīga pieredze tieši ārtelpas būvniecībā, ja? Tātad šos jau tu faktiski visu pieredzi ņem vērā, bet par mēsgliem, par arī kaut vai šeit, ja? Mēs neredzam dienas skrūvīt, ja? Tad tas dēlīts ir pieskrūvēts un ir izdomāts risinājums, kā mēs to darām. Mēs darām to no otras puses un tālāk pieskrūvējam par tādiem paneļiem. To arhitekts nekad neizdomās. To vai būvdarbu vadītājs izdomās. Viņam vienkāršāk ir vienkārši pieskrūvēt pa taisno no attāluma, jo tas rezultāts būtu ok. Ja? Un ja mēs pavērojam, tad tiešais niansēs veidojās tas kopskats, tā sajūta, kad ir kvalitatīvs tas produkts. Ja? Kaut gan nav tie dārgākie materiāli izvēlēti, ja? Bet tieši tas mēslu risinājums. Ja? Un darot to pašam, ir tikai viena lieta jāsaprot. Ir tam jāvelk milzuma laika.
un vai mēs to varam atļauties, jo bieži vien ir pašiem jāpelna, kā lai saka, naudiņa, un mēs tajā būvobjektā esam mazāk un veltam tam laiku mazāk. Rezultāts jau ir. Nav jau tā, ka tur tās mājas neviens nepabeidz, viņās nevar dzīvot, bet pirmā tāda mazā lieta, ko mēs visi piedzīvojam, sevišķi Jūrmalas iedzīvotāji, arī Bauskā bija vētras, bija plūdi, bija lietas, tad tā pirmā lieta, kas tad pati mājas novietne, tātad, lai viņi ir harmoniski tajā vidē, jo mūsu Saukus kompānija arī katra māja dzīvo dārzā. Ko tas nozīmē? Tas, kad tā pamat problēma, ko visi 99% gadījumu pieļauj, to māju iebūvē bedrē. Un tad visi lietas ūdeņi, arī labiekārtojums ir, viss ir izdarāms par milzīgu naudu, ja? Par jūsu naudu. Tad šis ir tas pirmais, ko es gribēju vērst uzmanību, kad māja ir piepacelta, jo viņi ielikt kontekstā, tātad vertikālā kontekstā, ņemot vērā ielu, ņemot vērā augstuma atzīmes, ņemot vērā lietas ūdeņus. Ir ļoti svarīgi, kad arī garāža ir augstāka pa apmēram 20 cm kā ielas daļa. Lieki ūdeņi, kur viņi paliek, ja? Viņi ir visi vienā renē, nāc pasties šeit, ja? Tad visā garumā ir šī te notek rene un ir gan neliels kritums no ielas daļas, gan arī mājas daļas. Tad visi ūdeņi satek šeit, un šeit viņi nodrenējās, šeit skaistajā zālienā, speciālā tādā, kā lai saka, tranšējā. Tad tas ir viens, ko es gribēju teikt. Nākamais, ja mēs runājam par ieejas mēzglu, šī ir man mīļākā vieta, ja? Kad es atnāku no pastaigas ar suni, ka vēl kaulos ir siltums, tad ko mēs ar kundzi darām? Vienkārši šeit apsēžamies, ja? Tas man bija tāds bērnības sapnis, ka man vajag pie ieejas tādu vietu, kur es varu apsēsties. Jā, vienkārši būt pats ar sevi. Šodien spīd saulīte. Cilvēkam jau daudz nevajag tam priekam, jā, kad ir. Lūk, un tad vēl arī man sīles hobijs, viņa ir manis labākā uz pasaules, un viņai ir hobijs šie te saucamie, kā lai saka, podi, dekorācijas, un katrā gada laikā viņi pārtop, viņi mainās, un šogad ir šāds, nākamgad būs savādāk, arī kannas mēs redzam, un, protams, arī šie podi, kas ir dabīgā betona lējumi. Ko virzamies tālāk par tādām niansēm, par to, kas iedod tādu sakoptības skatu, ja šeit ir māja tāda moderna kantaina, tad arī man ir veidot šīs te apstādījuma dobes, ar tādām perfektām līnijām. Ja jūs gribat izcelties starp kaimiņiem un gribat sev darbu, tad gādājiet šādu koku sev gārdā. Viņi jāgriež apmēram 7 reizes gadā. Kurš kuru papildina, tas ir jautājums. Man jau patīk tās lietas darīt. Ja es to nedarītu, ja man nepatiktu, jo tad, kad ir domas, tad es klimperēju klavierus un nāku dārzā četrāpus lasīt ārā, tās ir ceļtekas un maliņas piegriežu un savāc to dārzu un esmu vienkārši laimīgs. Tur jau daudz cilvēkam nevajag. Ja? Tā.